Ļoti daudz interesanti skaitļi, fakti, pieņēmumi, apgalvojumi, pieredze, padomi un tā tālāk. Tas jūs aicina tiešām tādā veselīgā, nestīvā atmosfērā nekautrēties, arī celt roku, uzdot jautājumus, saņemt atbildes. Man prieks, ka šajā brīdī var atrasties šeit ar pilnīgi svaigām un tikko ceptām ziņām, kā saka, no domas sēdes, jo tikko mēs nolēmām virzīt jautājumu uz domas sēdes nākamo ceturtdienu par nekustamā īpašuma nodokļu atlaižu sistēmu, ka šogad tieši akcents uz uzņēmēju darbības pretīgi nākam uzņēmējiem, tā varētu teikt, gan mazākiem, gan lielākiem uzņēmumiem. Šis ir mazs tikai devums, ko mēs varam dot, bet tā īstenībā pašvaldībai tās rokas ir sasietas mazliet, lai tā tiešā veidā atbalstītu, bet, kā mēs runājam ar lielākiem uzņēmumiem, arī speciālisti bija pirms nedēļas šeit, ka pašvaldības galvenais uzdevums ir netraucēt strādāt. Un to mēs arī darām, tas mūsu spēkos ir. Uzņēmēju biedrība šogad ir izstrādājusi tos savus priekšlikumus, vismaz, kas attiec uz nekustamo īpašumu. Tad es domāju, ka katrs sev atradīs kaut kādu atlaidi, kur dabūs nekustamo īpašumu akcents uz jauniem uzņēmumiem, uz darbinieku piesaisti. Tikko no pašvaldības savienības arī jaunā informācija par nākamās sezonas, kā saka, investīciju piesaisti. Samērā lielas naudas katrai pašvaldībai tiek atvēlētas, un galvenā problēma atrast labu partneri, kas ir drošs, kurš ir gatavs pilnīgi pamatīgi nākt šajā visā iekšā. Vairāk kā 4,5 miljonu šim te pasākumu ir atvēlēts. Galvenais, ko saskatīja arī pašvaldības savienībā, ka lielākā problēma varētu būt izpildīt šos te noteikumus, kas ir šajos te nākamā periodā noteikti. Un tur mums būs vajadzīga apusējs dialogs un vienošanās. Arī ar mazākiem uzņēmumiem, kas ir pilnīgi iespējams, tā kā celiet savus mērķus lielākus nekā varbūt tieši šajā brīdī, un varbūt tas ir īstais brīdis ar lielām uzrāvieniem, tikai maziem plāniem. Arī nākamajam gadam mēs pašvaldībā plānojam tātad atbalstīt jaunus inovatīvus projektus. Mums kaut kāda naudas summa atvirzīt tieši šim. Ražošanas produktu, gan ražošanas iekārtu. Kāda kurš māk izpausties, būs šāds konkurss, un kādam jaunajam censorim noteikti, varbūt ne tik jaunajam, tiks arī kāds atbalsts no pašvaldības. Tikko noslēdzies kārtējais LMT projekts, kur atbalsta mazos projektiņus līdz 2000, kur cilvēki iesnieguši. 3-4 tika atbalstīti no LMT, ar pašvaldību nolēma tā, kurš palika strīpus, tomēr ļoti interesants projekts, kas bija iesaistīts. Arī varētu būt daudz cilvēku šajā projektā, kad tas labums, tad lašupēs varētu uztapt varbūt vien maz būrāju. Nākamā sezonā pašvaldības atbalsts. Tie ir tādi mazie plāniņi, bet no lielajos plānos tad, ja mums būs konkrētas runāšanas par konkrētiem cipariem un nākotnes vīzijām. Tagad tiek strādāts pie attīstības plānu, kurš arī līdz gada beigām jānodod. Mums bija patreiz ļoti aktīvā procesā ir ogres zīmola izstrādes. Tātad arī tuvākajā laikā mēs mēģināsim nodefinēt, kas tad ir ogre, ko ogres iedzīvotāji redz, kā viņi šeit dzīvo, vai strādā vairāk, vai tikai mitinās un izklaidējās. Patreizējā prognoze pēc aplēsēm, kā cilvēki tiek intervēti un arī internetu vidē, ogre tomēr vairāk cilvēki redz kā labu vietu, kur dzīvo. Ļoti kompakti visa infrastruktūra saistība ar izglītību, ar kultūru, bet bizness kaut kā praktiski neieskanējies šajās te aptaujās. Un te nu būs jānāk talkā visiem uzņēmējiem, lieliem un maziem, lai šo te vīziju mazlietiņu vismaz daļai ielikt priekšā arī šo te biznesa redzējumu mums nākotnē. Tas viss būs arī lielākoties, protams, jūsu rokās. No mūsu puses top no jaunā gada klientu apkalpošanas centrs tiks vērts vaļā domē, pirmajā stāvā, kā ietiekšā, kur bija vērsts valsts sociālajā dienestā, sociālās apdrošināšanas aģentūra. Tur būs klientu apkalpošanas centrs, lai jums nebūtu jāklīst pa daudziem stāviem mūsu domē. Man dažreiz varbūt arī vajag, lai redzētu, kas notiek. Tad pirmajā stāvā jūs pēc konkrēti cilvēku nonākot, saņemsiet visu informāciju, kas jums attiecas, varēs gan deklarācijas dabūt tur vietas, gan saprast
pie kā iet, kur nokārtot attiecīgus dokumentus, kas vajadzīgi, lai atklātu varbūt jaunu organizāciju. Un tas vismaz tas, ko mēs varam darīt ātri un palīdzēt jums saprast, kurā virzienā iet. Šodien iesākot varbūt šo sarunu, es tikai gribētu pieskarties pāris tādiem cipariem, par kuriem mēs arī šodien runāsim, un kurus ir svarīgi paturēt prātā. Jo šonedēļ tika publiskoti jaunākie dati par Latvijas lielāko uzņēmumu top 500 darbības rezultātiem 2013. gadā. Un, ja mēs skatāmies uz to, kā viņiem veicās, tad, diemžēl, tie apgrozījuma rādītāji ir tikai 0,6%. Tas nozīmē to, ka mēs ieejam tādā gana, varētu teikt, smalki teikt, būtu stabilitātes periodā, bet es tomēr gribētu teikt, ka tā ekonomika principā sāk bišķiņ stagnēt. Un līdz ar to ir ļoti svarīgi, ka tas uzņēmējdarbības gars Latvijā šajā stagnācijas periodā nesaplūk. Viņš tomēr spēja to Latviju atgriezt tajos plus 5% IKP pieaugumos, kā to šobrīd vakardien apsolīja mūsu jaunā valdības vadītāja. Ja mēs skatāmies uz to, kas mums ir izdevies pagājušajā gadā ar šī fóruma organizēto iniciatīvu atbalsta mazo biznesu, tad mums ir ļoti liels prieks teikt, ka ir bijis vērts pagājušajā gadā to vilni celt, un tagad ir tas lielais uzdevums to vilni arī turēt uz priekšu. Un, ja mēs skatāmies uz rezultātiem, tad pagājušajā gadā visu šo iniciatīvu ļoti veiksmīgi izmantoja pār pa 4000 uzņēmumiem. Un kā ir aprēķinājis mūsu partneris Ursoft, tad šīs kopējais apgrozījuma pieaugums šajiem uzņēmumiem bija 18%. Un vēl viena lieta, kas, manuprāt, arī ļoti svarīga, ja mēs runājam par tādu sociālo ietekmi, tad darbinieku skaits šajos uzņēmumos ir pieaudzis vidēji no 2 uz 3 darbiniekiem. Līdz ar to tā ir tāda cerība, ka tomēr tajos arī grūtajos laikos, kad tā izaugsme nav tik strauja, kā gribētos, mazais bizness ir, viņš dzīvo, viņš iet uz priekšu. Tajā pašā laikā, atceroties to, ko es teicu pašā sākumā par lielo uzņēmumu, tādu kā ļoti lēnu augšanas spēku, ir jāsaka, ka mazam biznesam noteikti nevajadzētu iekoncentrēties, iekapsulēties un runāt tikai par Latvijas tirgu, par Latvijas tirgus mazajām iespējām.